šitie ļoti garšīgi. Viņš Krievis Vectētiņa gaidas. Petušīnā ir pjoriškava, bet es viņu pārtaukoju. Šitā sen Krievu šķirnu ļoti miltāji un garšīgi jūgari. Ļoti. Ķīģeri ķep. Āgars diezgan, bet šitais man vēl bija stādīts un man bija ko atrast. Bet nav sevišķi. Šitais tāds ūdeņains. Bet šie tādi kā garšīgs. Redziet, kā viņš ražo, ka viņš sāp. Šeit ir galīgi zaļš vēl, ne? Tā viņš tāds paliek, tad tāds un pilngatavībā viņš ir šāds. krāsains. Kā viņš maina krāsa, kā kameleons. Un šitais ir balts, sārmains. Viņš ir apsarmojis. Jā, mans vīrs teica, jau tur slims tas tomāts. Viņš domā, es teicu, nē, tā ir tāda šķir šehezerāda. Šādi par katru tomātu šķirni interesantiem stāsta un rāda Valda Salmgrieze Geste. Tās ir turpat 100 šķirnes, kas šovasar izaugušas viņas siltumnīcās un kas apskatāmas pirmajā tomātu izstādē Aizputes kultūras namā. Lai gan tomātus Valda audzējot jau gadus 50, taču aizraušanās ar jaunām vēl nezināmām šķirnēm sākusies tikai pirms gadiem 2. Man tas ir vaļas prieks. Jā, bet tas pārsteiguma moments beigās līdz tam auglim tomēr nebūtu. Jā, ļoti patīkam. Es viss skaits aizmirst, ka es ieeju siltumnīcā. Es pa viņiem priecājos un runāju viņiem. Pirmā mīlestība man puķis ir bijuši. Tagad ar man viņas ir, bet padomu laikos biznesā bija puķis, tūpas Jācēnas narcis uzziedinājumu. Siltumnīca bija apkurināms. 3 kapeikas degvielu maksāja. Bet kāda tad ir šogad tomātu raža? Ziniet, ka uznāca karstums, tad 3-4 ķekari iznāca un vienīgi tie ķirštomāti, šitie mazie šie augļas griestiem. Aplūkot raibi krāsainās tomātu šķirnes, kā arī kādu no tām nogāšot, vai uzzināt par to audzēšanu, ieradušies gan tomātu audzētāji, gan arī to baudītāji no Aizputes un apkārtējiem pagastiem. Cik jums ir šķirnes? Es neskaitu, man ir ļoti daudz no šīm. Viņa man ir sadevusi, un es visgaršīgāko to amerikāņietis atzīstu, ka man tas vislabāk garšoja. To es nākošais gadā audzēšu. Jā, un kas jums? Un man šī draudzene iestāda manā būdā, jo veselība neatļauj ko šai iestādīt. Vai cik labi, jūs varat baudīt tos tomātus? Bet cik tik iet? Ļoti patīk, pašiem ir jau tomāti arī audzējam, bet tik daudz nav. Daudz šķirnes ir tādas, varbūt citādāk nosaukumi ir, līdzīgas ir. Esam izmēģinājuši arī daudz. Ir no Ķīnas sūtījuši cēklas, ir no Krievijas. Izaug arī no tās Ķīnas sūtīsiet tomāti? Jā. Izaug. Meita, ka brauc ekskursijā uz dienvidiem, arī atved sēklas tomātus. Mēs neskaitam, mēs ēdam. Bet varbūt, ka vajag arī piedalīties kādā izstādē nākamgad, varbūt būs lielākā izstāde. Būtu jātais aizputniekiem pašiem savu izstādi un lai katrs tad nāk ar savām šķirnēm. Cik tad jums nav šķirņu? Man bija pagājuši gads 124. Šogad es samazināju uz 94, jo tā atšķirība bija tik maza, ka nebija vērts, un es jau tikai priekš ēšanas. Man skaistumam nevajag. Eksperimentē visu kaut ko. Tomāti arī tad skaitā? Protams, jo saldāk, jo labāk. Cik jums ir šķirnes mājās? Šogad es dikt maz. Cik tas ir? Man liekas, ka bija 12, bet ir bijis 50. Negribu. Nav kur likt pēc tam. Šeit tas jums ir iekritis acīs. Vairāk tie saldie, tie ķirštomāti jau vairāk bērniem garšo. Un tas jau ir kaut kas. Un raži ir labāk. Lielie būs aizņems vietu un būs viens milzenis. Un tikai skaistuma, vairāk nekā. Un arī garša varbūt ir miltains, bet nebūs tā foršākā garša. Jo viņš ir saldāks, jo viņš izmērā ir mazāks. Kura tad tev pašai tās garšīgākās šķirnes? Tās, kas ir saldas. Kuras ir saldas? Tie lielie un ar tiem melniem vaidziņiem. Nosaukumu nepateikšu. Un vēl ir viens tāds, ja grib princi, ir cariene varde, var droši pabučot, būs pārvērtības. Kādos sauc? Cariene varde, zaļš. Cariene varde, jā, zaļš liels. Un
Tātad pirms ēšanas viņiem jānobučo. Jā, būs pārvērtības. Kā sola tomātu audzētāja Valda Salmgrieze Geste, tad nākamgad tomātu klāsts varētu būt vēl krāšņāks un daudzveidīgāks, ko atkal parādīt aizputniekiem. Selga Treimane, Edvīns Sveils, Aizputes televīzijā.